Tā, labrīt, kolēģi, sāksim juridiskas komisijas sēdi. Un šodien mums pirmais jautājums ir par Latvijas Republikas advokatūras likuma 16. panta 4. punkta prasību nepildīšanu. Ne tikai principā runāsim par 4. punktu, bet par 16. pantu kopumā. Un es vēlos informēt par jautājumu. Jā, lūdzu. Ja drīkst, uzreiz man būs jautājums par šī jautājuma nokļūšanu dienas kārtībā. Es mēģinu to skaidrot, bet jūs mani pārtraucat. Es jūs nepārtraucu. Vienkārši, tad mēs neesam saņēmuši kaut kādu pilnīgu informāciju. Bet es tieši to arī gribēju izstāstīt. Ļaujies man. Tātad, lai būtu skaidrs, tad tieši to es arī gribēju sākumā skaidrot, ka pirms dažiem mēnešiem no trauksmes cēlēja es saņemu informāciju par to, ka advokatūras padome ilgstoši pārkāpj likumu un neievēro prasības, kas ir paredzētas advokatūras likuma 16. pantā. Ņemot vērā, ka tā informācija bija bez pierādījumiem, es veicu darbības, lai noskaidrotu, vai tā atbilst patiesība vai nē, un lai iegūtu papildus informāciju, es lūdzu Iekšlietu ministrijas informācijas centra datus, vai ir tādi gadījumi. Un informācijas centrs pusotra mēneša laikā sagatavoja atbildi un nosūtīja mums informāciju. Vēstule ir jūsu rīcībā. Pēc tam tad mēs iepazīstoties ar informāciju, konstatējam, ka kaut gan bija lūgta vispārēja informācija par attiecīgām normām, informācijas centrs norādīja datus par laika posmu no 21. gada līdz 25. gadām. Saņemot precizējušu informāciju, tad precizējušo lūgumu informācijas centrs nosūtīja otro vēstuli, kur bija iekļauta informācija par gadījumiem līdz 20. gadām. Un atbilstoši Iekšlietu ministrijas informācijas centram mēs redzam, ka ir vairāki gadījumi, kad tiešām neraugoties uz likuma prasību, tad nav pieņemti lēmumi. Jā, es gribu arī tad vērst, lai būtu skaidrs vērst uzmanību, par ko ir runa. 16. pants paredz, ka no zverinātu advokātu skaita izslēdz personas, un tur uzskaitīti gadījumi, kad ir jāpieņem attiecīgs lēmums. Un šie dati norāda uz to, ka neraugoties uz izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem vai krimināla procesa izbeigšanu uz nerehabilitējošā pamata, personas turpināja advokāta praksi. Un mēs nosūtījām arī uzreiz pēc saņemšanas lūgumu advokāta padome sniegt skaidrojumu par šo informāciju, bet, diemžēl, tad vēl nesaņēmām, un tādēļ arī šodien organizēta sēde, lai labāk izprastu to situāciju un iegūt papildus informāciju. Papildus tam es vēlos informēt, ka, kad jau bija izsludināta sēde, saņēmu kā Tieslietu padomes loceklis vēl vienu vēstuli, un tad, ko es nevaru tagad, par kuru es varu stāstīt, bet es nevaru dalīt, jo jautājums Tieslietu padome vēl nav skatīts. Un te ir tieši minēts par vienu gadījumu, kad viena no personām, kura nav tiesīga strādāt par zverinātu advokātu, nevar būt, jo ir viens no tiem pamatiem kandidē uz tiesneša amatu, un advokāta padome sniedza atzinumu, ka viņa nesaskata problēmu. Tā es varu informēt. Un papildus tam arī, tad runājot par jautājuma būtību, lai būtu saprotama, ka es vēlos arī atgādināt par 2022. gadā 19, lietu numur 1901, kur Satversmes tiesā tieši kontekstā ar šo jautājumu pirms 2,5 gadiem norādīja, ka saistībā ar šo jautājumu, ka es citēju, šāda padomes rīcība ir pretrunā ar sabiedrības un citu personu tiesību aizsardzības interesi. Pie tās, ņemot vērā visus šos apstākļus, es tieši uzskatīju par nepieciešamu saņemt papildus informāciju no advokātu padomes, un tādēļ mēs aicinājām uz sēdi, lai varētu labāk izprast situāciju. Es piedāvāju Liepiņas kundzei tagad uzklausīt advokātus, un pēc tam lūdzu. Par šo trauksmes cēlāju ziņojumu man ir jautājums, kā tas tika virzīts un kāda procedūra
tad tiek ievērota no komisijas puses, jo juridiskā komisija darbojas koleģiāli. Un diez vai jums ir vienpersonisks pilnvars pieprasīt šāda rakstura informāciju iestādēm ārpus komisijas lēmumu. Ja nav šāds komisijas lēmums bijis. Paldies par jūsu viedokli. Komisiju vada komisijas Šis priekšsēdētājs. viedoklis, šis Tā, vispār saskaņā Liepiņas ar kārtības kundze, Liepiņas kundze. Jūs taču nedarbojaties Jūdienu Liepiņas kundze, mēs tagad nesāksim to diskusiju. Es vādu sēdi. Ja jūs turpināsiet, ja jūs turpināsiet, es atvainojos Liepiņas kundze. Es vēlos jums atgādināt par procedūru. Es jums devu vārdu, jūs varat runāt. Tad paklausieties man līdz Bet lūdzu, līdz galam pastāstiet, ko jūs gribat. Es vēlos arī pastāstīt, papildus norādīt, ka Advokatūras likuma 16. pāns 4. punkts attiecas uz notiesātām personām, proti tādu, attiecībā uz kurām ir stājies spēkā tiesas nolēmums par tieši noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. Tātad informācijas pieprasīšana par aizdomās turētajiem advokātiem un tādiem, pret kuriem celta prasība, ir absolūti nepamatota. Lūdzu, ņemt to vērā. Paldies. Paldies par viedokli. Kolēģis, vēlreiz vēlos informēt jūs, ka saņemot informāciju, es uzskatīju, ka mums ir jāpievērš tai uzmanība, un tādēļ es pieprasīju papildus informāciju, ar kuru es jūs iepazīstināju, kā arī aicināju advokātu padomes pārstāvjus sniegt mums arī informāciju, lai mēs varētu izvērtēt un pieņemt lēmumu. Attiecībā uz procedūru tā, Liepiņas kundze, jums nebūs iespēja strādāt, ja jūs turpināsiet šādā veidā. Liepiņas kundze, es dodu vārdu. Liepiņas kundze, izslēdziet ārā mikrofonu lūdzu un paklausieties, ko es jums tā. Es lūdzu paklausīties tālāk un netrauciet sēdi. Jūs izvēlēties tādu nekonstruktīvu rīcību. Es vēlreiz gribu teikt, mēs uzaicinājām advokatūras pārstāvjus un būtu pareizi dot viņiem iespēju uzklausīt par to, kādus jautājumus iekļaut dienas kārtībā, kā organizēt komisijas darbu. Par to atbildīgs komisijas vadītājs. Un ja jūs domājat, ka katra vēstule, katrs pieprasījums man jāsaskaņo ar jums, jūs nepareizi interpretējat likuma noteikto. Un tagad man gribētos tomēr virzīties uz priekšu un dot vārdu advokatūras padomes pārstāvjiem pastāstīt par šo situāciju. Lūdzu. Mums piedalās Vārpiņa kungs, jā, lūdzu. Jā, no advokātu padomes ir ieradušies tātad advokātu padomes priekšsēdētājs Vārpiņš un padomes locekle Siliņa. Bet tas, kas ir manas kolēģis arī interesē, un acīm redzot, ja tiek strīmots, viņi arī klausās, kāds ir juridiskais, ja likumiskais pamatojums uzaicināt mūs, ir pamatojoties uz kādu likuma pāntu. Sāksim ar to, ka Latvija ir demokrātiska valsts un vara pieder tautai. Jā. Reiz 4 gados notiek vēlēšanas un tauta ievēlē Saimu. Un deputāti Saima ir institūcija, kas veic pilda likumdošanas funkcijas, kā arī uzraudzību par likuma pildīšanu, vispārēju uzraudzību. Protams, ka ja ir noziegums, tad prokuratūra pieslēdzās. Jautājums, saņemot informāciju, ka likuma prasības nav pildītas, mēs gribējam noskaidrot, kas notiek. Statistiku mēs saņēmam. Tātad līdz ar to ar skaitļiem viss ir saprotams. Es varu informēt 16. pants, 3. punkts, 19 cilvēki un 1 cilvēks par otro laika posmu. 16. pants, 4. punkts, 11 cilvēki viena laika posma, 2 cilvēki otrajā posma. 16. pants, 5. punkts, 4 cilvēki. Saņemot šādu informāciju, es domāju, ka patiesību mēs varam atklāt, uzdodot jautājumus. Un šodien tad es uzskatīju par nepieciešamu dot jums iespēju izteikties. Tāds ir, lai jūs varētu paskaidrot to situāciju, lai mēs varētu saprast, kas notiek. Jo iespējams, ka ir kādi fakti, kas mums nav zināmi. Tāpēc mērķis ir vienkārši uzzināt vairāk par situāciju. Jūdenkungs, man ir liels prieks, ka jūs esat uzaicinājis, protams, un ka mums ir iespēja izteikties juridiskajā komisijā. Tomēr man kolēģi saskat šajā gadījumā pretrunu ar Saeimas kārtības rulu 172. pantu, kur ir noteikts, ka komisija ir tiesības pieprasīt tātad savai darbībai vajadzīgās ziņas paskaidrojums no attiecīgā ministra un viņam padotājām, viņa pakļautībā vai pāraudzībā esošajām iestādēm un uzaicināt par paskaidrojumu sniegšanu attiecīgās amatpersonas. Jūs uzaicinājāt paskaidrojumu sniegšanai, bet mēs neesam advokātu kolēģija kā korporatīva institūcija un
advokātu padomu kā tā izpildu institūcija nav ne ministrijas pakļautībā, ne pāraudzībā. Bet mēs esam ieradušies, protams, un mēs varam paskaidrot, bet es gribētu precizēt tomēr, advokātu padomu neuzskata, ka viņi būtu pārkāpusi 16. Tātad advokatūras likuma 16. panta 4. daļas prasības, kā tas ir norādīts uzaicinājumā, tātad par nepildīšanu. Un līdz ar to es gribētu, lai mēs nenovirzītos, par ko tieši mums ir šeit, pa kādu periodu un pa kādu normu nepildi, ja attiecībā uz ko nepildīšanu mums ir jāpaskaidro, jeb jāsniedz informācija šajā gadījumā. Nu, es varu vēlreiz atkārtot, kā es saskatu jautājuma būtību. Protams, Jā. man prieks, ka mēs tad novirzīsimies uz jautājumu, vai deputāti drīkst uzdot jautājumus. Atkārtošu vēlreiz. Tātad mana rīcība ir informācija, ka likuma paredzētais netiek pildīts, jo saskaņā ar likumu advokātu padomei ir jāpieņem lēmums, un proti tad ir jārīkojas. Es saņēmu informāciju, ka ir šeit rakstīts 10 cilvēku, attiecībā uz kuriem bija jāpieņem lēmumi, turpina advokātu praksi. Un pat vairāk, kā es jau informēju, Tieslietu padomi pārsūtīja man ziņu, ka gadījuma, ka par vienu konkrētu gadījumu, kad viena persona no šī skaitā nolēma kļūt par tiesnesi, advokātu padomi sniedz atbildi, ka problēmu nav. Un es mēģinu saprast, vai to, par ko lems Saeimā, kas ir nepārprotami un viennozīmīgi, manuprāt, interpretējams, vai advokātu padome tieši uzskata, ka to var nepildīt, vai ir kaut kādi apsvērumi, kas man varbūt, ko es nevaru pamanīt, un jūs man palīdzēsiet saprast, kādēļ tā var rīkoties. Jo arī attiecībā uz to otro vēstuli, ko es redzu, ka advokātu padome nolēma, ka likums neatiecās uz šo gadījumu. Tad jautājums, principā es gribu saprast, kurš mums ir likumdevējs, ja? Un tad es gribu saprast, kāda ir individu, juridiska organizācija, kāds ir pienākums attiecībā uz likuma rakstīto. Bet šodien es tiešām aicināju sniegt informāciju, un šeit nav pratināšana, te nav tiesā, te nav izvirzīta apsūdzība. Es vienkārši vēlos vairāk saprast par šo jautājumu, jo ir statistika, un, manuprāt, tikai loģiski un saprotami, ka Saeimā un juridiska komisija kā institūcija, kas atbildīga par tā izskaita par šo likumu projektu, par šo likumu, es atvainojos, advokatūras likumu, strādā ar šo. Mēs gribam saprast, vai likums ievērots, vai ir kaut kādi jautājumi. Vienkārši lūdzu sniegt informāciju. Ja jūs nevēlaties, Mēs vēlamies sniegt informāciju. Paldies jums līdz. Sams juridiskajai komisijai jūs uzsverat, kā jums sniegt, bet es gribētu sniegt komisijai. Nejauciet divas dažādas lietas. Tā, Liepiņas kundze, tas ir pēdējais brīdinājums jums. Jūs pārkāpjat izslēdzu mikrofonu, protams, tieši tā. Liepiņas kundze. Ne, jautājums ir kā Liepiņas kundze. Liepiņas kundze. Ja jums bija kāda informācija, jums to vajadzēja pārkāpt. Es atceros, izslēdzat uz mikrofonu Liepiņas kundze. Taču man ir kauns par to, kas te šobrīd notiek. Tā, es atvainojos. Es domāju, ka man ļoti priecē, ka tiek, un tā apmēram notiek tiesā, ja dažreiz, tad, lai jautājumu taisam kaut kādu destrukciju. Kolēģi, jā, lūdzu, Krastas kundze. Tā, es piekrītu Judina kungam, ka drīzāk absurds ir tas, kā cik izmisīgi mēģinājumi ir panākt, lai šis jautājums netiktu skatīts, lai gan šeit ir diezgan vienkārši un tāda izlikšanās, ka nav saprotams, kādi jautājumi ir uzdot. Manuprāt, Judina kungs diezgan skaidri noformulējis un tā kā paldies, ka jūs esat ieradušies, jums ir arī iespēja uz tiem izklāstīt atbildes, nevis protams, painformēšu. Destruktīvi mēģinot panākt, ka tas vispār netiek skatīts. Paldies, lūdzu. Advokātu padomu uzskata, ka šie izteikti apgalvojumi ir nepamatot un grauj advokatūras reputāciju, un tas notiek sekojošu apsvērumu dēļ. Tātad padomas sastāvs es stājos amatā kā padomas priekšsēdētājs šā gada 21. aprīlī, un tātad advokātu padomē ir 1210 advokāti, 19 ārvalstu advokāti, 132 palīgi, tātad pār pa 1300 cilvēkiem. Tātad pietiekoši liels kolektīvs.
Un tad, kad es konstatēju, ka nav informācija pieprasīta par to, kas notiek ar šīm sodītajām personām, pret kurām ir ierosināta krimināla procesa, 22. septembrī es pieprasīju informāciju tātad par šiem cilvēkiem, par visiem advokātiem, tātad no informācijas centra. 19. novembrī es saņēmu atbildi, no kuras izrietēja, ka šajā periodā ir 3 personas, faktiski ir 2 personas ir notiesātas, viena ir izbeigts spriedums, izbeigt krimināllietu uz nereabilitējošiem apstākļiem, un tātad 19. novembrī mēs saņēmām, un 27. novembra tātad padomas sēdē mēs likām šo jautājumu uz skatīšanu par šīm 3 personām, jo to mēs uzskatījām arī par nepieļaujamu situāciju, ka 3 personas faktiski atrodas joprojām advokatūrā, un 27. novembrī tika pieņemts lēmums par šo personu izslēgšanu. Attiecībā par pārējām personām. Tātad tur bija norādītas vēl kopumā, tātad bija vēl 32 personas, kuras arī šobrīd vēl mēs esam pieprasījuši papildus, bet tātad no 32 personām ir jautājums lemts faktiski par 11 ir atstādināti, 4 darbība ir apturēta un 16 turpina praktizēt. Uz šiem 16 cilvēkiem, kur turpina praktizēt, viņi ir izvērtēti, 10 gadījumos ir saskatīts, ka ir advokatūras likuma 17. panta 1. daļa, tad 17. panta 1. daļa paredz, ka persona ir izdarījis tīšu noziegumu, bet tas nav saistīts ar profesionālo pienākumu veikšanu, tad advokātu padomēja tiesības izvērtēt, vai ir atstādināms vai ne, un 10 gadījumos tātad šeit tika izvērtēts, ka tas nav saistīts ar profesionālo pienākumu pildīšanu, un tātad viņi netika atstādināti, viņi turpina darbību. Par 5 personām mums nebija informācijas, un par šīm personām mēs pieprasījām tātad informāciju, un šīs personas tātad tiks skatītas nākošajā padomas sēdē, kura būs pēc nedēļas. Attiecībā uz vienu procesu, viena persona šeit ir bijis, tātad viņa praktizē, bet tā situācija ir tāda, ka šis process turpinās jau 24 gadus, viņš pa vidam ir gan attaisnots, gan atkal spriedums attaisnojuši ir atcelts, bet padomu uzskatīja par neiespējami turpināt, viņam nepieļaut strādāt, tātad liek viņam strādāt, jo process ilgs 24 gadus. Tātad tas ir, ārkārtīgi nesamērīgs termiņš. Un līdz ar to šajā gadījumā faktiski par visām personām, tātad par laika periodu, kad advokāta padome darbojas, šis sastāvs, un kurā es darbojos, tātad no laika periodā, tātad par šo periodu, ko mēs pārbaudījām no 21. gada 1. janvāra līdz šai dienai, mēs tātad esam atrisinājuši par visiem jautājumiem, un šobrīd nav neizslēgts personas. Kādēļ netika reaģēts agrāk? Es domāju, ka šeit mums tas ir likumdošanas trūkums, ko vajadzētu regulēt, jo procesa virzītājiem vajadzētu uzlikt par pienākumu paziņot par to, kad uzsāk procesu. Kādēļ? Tādēļ, ka mēs, advokātu padome, nav spējīga katru mēnesi, piemēram, pieprasīt no informācijas centra šos datus par vairāk nekā 1300 cilvēkiem. Un arī informācijas centrs arī šobrīd, kad pieprasīja, viņi, kā saka, ne ar īpašu prieku, jo viņiem tas ir tātad veids šo darbu, jo tas ir ārkārtīgs darba apjoms. Un tātad šeit, ja šīs izmaiņas būtu izdarītas, piemēram, krimināla likumdevējs būtu izdarījis šīs izmaiņas, kuras uzliek par pienākumu tātad procesu virzītājiem informēt gan par kriminālu procesu ierosināšanu, gan par starplēmumiem, tas ir atzīšana par aizdomās turamo, atzīšana par apsūdzēto un arī par pieņemto galīgo nolēmumu. Tādā gadījumā šāda situācija nebūtu iespējama. Un tas, kad netiek ziņots, jeb kad ir šī problēma, šis problemātiskais jautājums parādījās, es domāju, jau ar to gadījumu, kur tiek pieminēts tātad šis Satversmes tiesas spriedums, kad tātad persona tātad tika izbeigta uz nereabilitējošiem pamatiem 2016. gadā.
Advokāta padome par to nebija informēta. Viņi šo informāciju saņēma tad, kad pieprasīja šo informāciju līdz 21. gadam, 21. gadā, 22. gadā griezās tad Satversmes tiesā, un jau tad parādījās šis trūkums faktiski, kad nesaņem informāciju. Pārējot pie šī otra gadījuma, kur jūs pieminējāt, kur ir tātad Satversmes tiesas nolēmums. Šeit situācija nav vienkārša. Un kādēļ? Tātad, tūlīt atradīšu. Šī tātad krimināla lieta pret attiecīgo personu, tad izstāstīšu mazliet vēsturi, lai būtu saprotams, kas ir noticis. 2008. gadā, kad kāda sieviete, kur pabeidz juridisko fakultāti, sāk strādāt par juristi, viņa bija stāvoklī, un 2009. gadā viņai piedzima bērns, bet šajā laikā arī tika ierosināts krimināla process par tā saucamajām māmiņu algām. Kad viņi ir it kā mēģinājusi izkrāpt māmiņu, tātad saucamās tajā laikā, kad bija šie pabalsti. Tātad process tika uzsākts 2009. gadā. 2015. gadā viņai tika celta apsūdzība pēc krimināla likuma 177. panta 2. daļas un 15. panta 4. daļas, tātad par krāpšanu grupā, par mēģinājumu izdarīt krāpšanu grupā. Pagāja gads, 2016. gadā tika pieņemts lēmums par kriminālu procesu, tātad par pārkvalifikāciju, tātad tika izbeigts pret viņu kriminālu procesu pēc 177. panta 2. daļas, tika pārkvalificēts uz 177. panta 1. daļa, un palika tātad arī mēģinājums. Tas bija tajā laikā atzīstams par kriminālu pārkāpumu. Prokurors nokonstatēja, ka tātad uz 2016. gadu ir iestājies noilgums krimināla pārkāpumam, un kas šeit izveidojās? Situācija izveidojās tāda, ka faktiski, prokuratūra, ja procesa virzītājs un prokurors būtu piegājis rūpīgāk, viņam vajadzēja pamanīt, ka šeit nav šis noziegums sastāvs, kas tiek inkriminēts. Un jau 2011. gadā faktiski bija iestājies noilgums un nevajadzēja šo procesu turpināt. Tā ir šī jautājuma viena puse tikai. Otra puse ir sekojoša, ka atbilstoši tātad 15. panta 6. daļai par mēģinājumu izdarīt kriminālu pārkāpumu persona nav saucama vispār pie krimināla atbildības. Tātad kāda ir situācija? Faktiski persona, kuru nedrīkstēja vispār saukt pie krimināla atbildības, nevis, kā saka, izbeidz kriminālu lietu pret viņu, bet izbeidz uz nerehabilitējošiem pamatiem, kas ir pilnīgi atžkāri. Tātad nevainīga persona tajā laikā tika atzīta par tādu, pret kuru jāizbeidz uz nerehabilitējošiem pamatiem. Bet tas vēl nav viss. Tas vēl nav viss, jo problēmas jau radīja tālāk Satversmes tiesas lēmums 2023. gada 30. māja lēmums šajā lietā, kur pieminēja 2022, 19, 01. Un ko izlēma Satversmes tiesa šajā lēmumā, kas bija visai pārsteidzoši, ka tad Satversmes tiesa secināja, ka padomes vēlāk pieņems lēmums par personas izslēgšanu no zvērnāta advokāta skaita nerada tiesisku ietekmi uz personas tiesībām uz nodarbošanos, jo to rada advokatūras likuma 16. pāns. Satversmes tiesa konstatēja, ka padomes lēmums par personas izslēgšanu no zvērnāta advokāta skaita, šī lēmuma mērķis ir izdarīt izmaiņas zvērnāta advokāta sarakstā un informēt par to sabiedrību. Tad Satversmes tiesa piegāja apmēram tā, kā tas ir, piemēram, komerclikumā, kad tiek ievēlēta valde, un tātad jaunās valdes ievēlēšanas datums ir tas, kad notiek šīs sapulces, bet ne tas datums, kad tiek reģistrēts tātad uzņēmuma reģistrā. Un šeit izveidojas kāda situācija. Ja padome pieņem lēmumu, ka tā kā ir noteikti Satversmes tiesas tātad šajā lēmumā,
kad viņa faktiski ir zaudējuši šīs tiesības būt par advokātu ar 16. gada procesa virzītāju lēmumu, tādā gadījumā rodas jautājums, ko darīt ar visiem šiem klientiem, ir kā vērtēt to, ko viņi ir darījusi šajā periodā, šo 7 gadu laikā, no 16. gada līdz 23. gadam, kad Satversmes tiesa pieņēma attiecīgo lēmumu. Un atbild uz to mums faktiski nav. Otrkārt, šajā gadījumā, ja mēs skatāmies, kā Satversmes tiesa ir interpretējuši šo te advokātu padomes pieņemšanā attiecībā uz 16. pāntu, faktiski padomes lēmums ir formāls, viņš konstatē faktu, ka tātad advokāte ir zaudējusi 16. gadā savas tātad šīs te advokāta tiesības. Bet tādā gadījumā paliek neatrisināts jautājums par šīm tiesiskajām sekām attiecībā uz personu, jo viņa nevar šādu lēmumu pārsūdzēt. Tas nav attiecībā par lēmumu, bet par faktu. Un treškārt, tas, ko mēs konstatējam, ka pēc būtības, ja mēs skatāmies, kāda ir advokatūras likuma, tad šī redakcija, mēs saskatām, ka Latvija nav ievērojusi Eiropas parlamenta un padomes direktīvu 2006/123 EK par pakalpojumiem iekšējā tirgu. Jo šī direktīva nosaka, tātad šī direktīva attiecas uz advokātiem, jo tas ir Eiropas Savienības tiesību akts, kurš ir attiecināms uz advokātiem, un šīs direktīvas tātad skatījumā, ja tvērumā, tātad advokātu padome ir pakalpojumu sniedzējs. Un atbilstošai direktīvai, tātad Latvijai bija pienākums šo direktīvu transponēt līdz 2009. gadam, bet Latvija to nav izdarījusi. Un šī direktīva nosaka, tātad pirmkārt jau netransponējot šo direktīvu, tātad Eiropas komisijā faktiski griežoties varētu tikt ierosināts process pret Latviju. Un kur mēs saskatām, ka šī direktīva ir pārkāpta? Pārkāpta tajā, kad izdarot 2008. gadā izmaiņas tātad advokatūras likumā, tika mainīts formulējums, jo formulējums bija sekojošs. Tātad, es atradīšu. Es atvainojos, Varpiņa kungs, arī jūs meklējat man viens precizējušs jautājums. Tā informācija ir ļoti svarīga un interesanta, bet man gribētos tomēr jūs aicināt atgriezties. Nē, es sapratu, ka mums Satversmes tiesa pieņem nepareizu spriedumu, prokuratūra nepareizu spriedumu, arī tieslietu ministri nesagatavoja grozījumus un Saeima uzdot jautājumus. Visi dara nepareizi, bet mans jautājums ir drusciņ cits. Un es varbūt tieši, kamēr jūs meklējat to direktīvu, gribu atgādināt, ka šeit ir informācija. Un sākuma informācijas centrs pastāstīja par 3 cilvēkiem, kuri bija jāizslēdz, bet viņi nebija izslēgti. Un tas ir laika posms no 21. gada līdz 25. Bet es jau paša sākuma teicu, ka es gribēju precizējuši informāciju, un ko pateica informācijas centrs. Tā ir informācija par pēdējo laiku, bet viņi man teica, ka 21. gadā viņa nosūtīja advokātu padomei informāciju par iepriekšēju periodu. Un tur bija stāsts par 34 cilvēkiem, kurus vajadzēja izslēgt, un 32, kuram varbūt bija pamats apturēt. Un, kad es jautāju jau 3. reizi informācijas centram, bet vai tie cilvēki, viņi joprojām strādā? Viņi teica, daļēji jā. Tad stāsts nav par 3 cilvēkiem. Stāsts par gadījumiem, kad jau par daudziem gadījumiem. Un jūsu skaidrojumi tiešām mums, es domāju, ka visiem komisijas cilvēkiem palīdz labāk saprast to situāciju. Bet es domāju, ka šeit mēs nemēģināsim tagad izstrādāt grozījumus advokatūras likumu. Ja ir tāda problēma, varam par to diskutēt. Pamat jautājumu šodien saprast, kāpēc nav pieņemti lēmumi. Jā, un tas nav par 3 cilvēkiem. Varbūt Kūterkungs, un pēc tam jūs varēsiet turpināt. Jā, kolēģi, man ļoti nepatīk šodienas komisijas atmosfēra, jo es saprotu, ka šeit notiek konfrontēšanās vieni pret otriem. Tāpēc, ka arī darba kārtības jautājums ir ierakstīts skaidri un gaiši par advokatūras likumu nepildīšanu. Tātad mēs jau komisijas darba kārtībā ieliekam darba punktu, kur mēs sakām, ka ir nepildīts likums. Informāciju mēs saņēmām tagad tikai, kad atsūtīja mums komisijas darba kārtību un klāt pieliktie materiāli. Zinot to, ka likumdevējs neveic parlamentāru izmeklēšanu par advokatūras darbību vai
ievērošanu vai neievērošanu, bet Tieslietu ministrijai ir atbildība par advokatūras darbu. Es drīzāk, lai virzītos jautājumus uz priekšu, aicinātu šo jautājumu nodot, ja materiāls nodot Tieslietu ministrijai, lai izvērtē par šo brīvās juridiskās profesijas organizācijas iespējamiem pieļautiem pārkāpumiem, jo apzinoties to, ka diez vai informācijas centrs varēja norādīt, ka tiem bija jābūt atlaistiem vai apturētiem. Es pieļauju domu, ka diez vai tur ir tādi juristi, kas vērtē, ko drīkst, ko nedrīkst darīt saskaņā ar likumu. Te būtu jāņem vērā arī agrākie iekšlietu ministrijas informācijas centra dotie atzinumi, vai konkrētais krimināla process ir par tīšu vai aiz neuzmanības izdarītu noziedzīgu nodarījumu, jo kādreiz ceļu satiksmi taču deva par ceļu satiksmes negadījumiem deva atzinumu, ka tie aiz neuzmanības izdarīti. Un mums izmaiņas par skaidri gaiši likumā ierakstītiem tika ieviestas tikai pagājušajā gadā. Man, ja nemaldos, mēs komisijā lēmām un ierakstījām izpratni. Tāpēc, lai nekavētu komisijas darbu ar likuma projektiem, es aicinātu nodot materiālus Tieslietu ministrijai, lai izvērtē, vai šeit ir pārkāpumi, un tad, kad mēs saņemsim informāciju, lemtu, vai likums ir kaut kas grozāms vai nav. Paldies. Paldies. Vai Vārpiņa kungs, es atvainojos, lūdzu. Vai es lūdzu tad jautājums, vai? Nē, es viedokļi gribu izteikties arī pievienojos Kutrā kunga izteiktajiem viedokļiem un iespējamo turpmāko scenāriju sakarā ar veikto informācijas pieprasīšanu. Un es arī uzskatu, ka informācijas centrs, kurš sniedz informāciju, kas ir viņu rīcībā par konkrētām personām, nevar izvērtēt un nevar noteikt, vai personai ir apturama darbība, vai personai ir atskaitama no zvērināto advokātu skaita. Šī jautājuma izlemšanas kompetence pieder tikai vienīgi advokatūras, pašai advokatūrai un komisijai, kas šos jautājumus izskata. Tāpēc šo informāciju uztvert kā tādu, kas norādītu uz to, ka personas, kuras uzskaitītas šajā atbildē, obligāti ir izslēdzamas vai viņu darbība ir apturama. Tā gan nav. Tāpēc, jā, es uzskatu, ka jārīkojas, ja vispār jārīkojas, tad jārīkojas tā, kā teica Kutrā kungs. Paldies. Paldies. Es tikai vēlos jūs informēt, ka mēs runājam par likuma prasībām. Un šīs normas, kā 16. panta, ir imperatīvas. Un, protams, ka informācijas centrs var kļūdīties un norādīt nepareizu punktu vai kādu cilvēku, ka to es nevaru izslēgt. Bet viņi mums sniedza informāciju, kur norādīts, ka gadījumos, kad ir jāpieņem lēmums, ka vienkārši jāvirzās noteiktā virzienā, tā var teikt, jāpieņem lēmums, tie lēmumi nebija pieņemti. Jā, un, teiksim, paldies par viedokli, vai Vārpiņa kungam ir par jautājumu. Šīm trim personām, piemēram, tajā laikā, tad par vienu personu par šīm trim. Tātad, kā es jau minēju, tad es amatā stājos un jaunā padoma stājās amatā šī gada pavasarī. Mēs pieprasījām tātad septembrī informāciju un saņēmām, ka ir viens spriedums ir bijis šī gada 25. gada 18. februārī notiesājošs tālāk. 4. aprīlī bijis izbeigts krimināla process uz nerehabilitējošiem apstākļiem. Un 14. novembrī, tas ir dažas dienas faktiski, kopš mēs pirms saņēmām atbildi, ir bijis vēl viens spriedums, notiesājošs spriedums. Attiecībā uz šīm trim personām, kā mēs saņēmām informāciju, mēs arī reaģējām. Attiecībā par to, kas ir bijis līdz 21. gadam, padome nav pārbaudījusi tā apstākļa dēļ, kad bija cits sastāvs un mums nebija pamats pieļaut, kad iepriekšējā padome nebūtu pieļaujusi kaut kādas, nebūtu izpildījusi likuma prasības. Mēs to neesam pārbaudījuši. Un šādi nekad jautājums nav celts. Attiecībā par iepriekšējo sarakstu. No iepriekšējā saraksta vienīgais, ko mēs pārbaudījām, ka 19 personas ir pārnesušās no iepriekšējā saraksta. Viņas ir šajā sarakstā atkal. To mēs salīdzinājām. Tātad tās personas, kuras bija minētas, kurām bija krimināla process sarakstā uz 21. gadu beigām, tā 19 personas no šī saraksta ir pārnestas uz šo jauno sarakstu. Viņiem procesi turpinājies arī šajā periodā no 21. gada līdz mūsdienām, kā saka. Un attiecībā par tām
mēs esam visi pārbaudu veikuši, un šeit nav nekāda tāda. Paldies. Varpienkungs, man ir viens precizējuši jautājums, kad es pareizi sapratu, ka iepriekšējais saraksts arī jums ir pieejams. Ja? Tad... Viņš ir pieejams, bet mēs viņu, es jums saku, mēs neesam, jo tad ir jautājums, cik ilgā periodā mums vispār veikt to pārbaudu tādā gadījumā. Ja ir nepieciešams, varbūt mēs varam taisīt, kā saka, izveidot komisiju, lai cilvēki iziet cauri. Tas ir ārkārtīgi pietiekoši liels dokumentu apjoms. Tieši tā, paldies jums. Es tikai vēlos informēt, ka pēc informācijas centra datiem pārklājas, viņa teica 16 personas, proti 50 personas, par kuriem lēmumi bija pieņemti pirms 20. gadā. Varbūt viņi nestrādā kāda cita iemesla. Nē, viņi strādā, viņi ir aktīvi, viņi joprojām ir sastāvā. Tad 50 cilvēki, kas bija pirms 20. Tas neiespējami. Es jums stāstu, bet tur runa ir gan par 16, gan par 17 kopā. Ja? Tad man nav uzvārdu, jums ar uzvārdiem un procesa numuriem. Man ir informācija, man iedeva statistiku un teica, ka 50 cilvēki ir tādi. Ja? Tad jūs runājat par to, ka 19 nav, bet kolēģi, šeit mēs tieši ar to matemātiku nevarēsim tad nodarboties un mēs nevarēsim izlemt un tad to jautājumu. Tad es izmantoju iespēju, ka mums arī Tieslietu padomes pārstāvē, ja, un tad es tikai gribu tad palūgt tad tieši saistībā ar to vēstuli, ja, tad pajautāt, vai Tieslietu padome tad plāno skatīt vēstuli, ko es pieminēju iepriekš, tad kāda būs tā rīcība Tieslietu? Es domāju, ka vajadzētu skatīt, jo tas ir izlīdojies. Lūdzu. Spāles kundze. Labdien, Tieslietu padomes sekretariāta vadītāja Alla Spala. Jā, Tieslietu padome ir saņēmusi vēstuli no tiesneša atlases komisijas, un Tieslietu padome šo jautājumu gatavos izskatīšanai, un uz janvāra Tieslietu padomes sēdi tas tiks sagatavots un tad arī tiks skatīts. Līdz ar to tas ir darba izstrādes procesā, un mēs šobrīd nevaram par to runāt publiski un arī dalīt vēstules deputātiem, kamēr mēs neesam to izvērsuši. Paldies. Paldies. Kolēģi, man ir priekšlikums, bet mēs uzklausījām, saņemam papildus informāciju, kas, manuprāt, ir ļoti vērtīgi un palīdz labāk saprast. Izskanēja Kūtra kunga priekšlikums nodot informāciju Tieslietu ministrijai, tad izvērtēšanai, lai viņi skatās, jo arī izskanēja viedoklis, ka likums jābūt citam regulējumam, lai tā procedūra būtu skaidrāka, saprotamāka. Bet mans rosinājums arī nodot informāciju par mūsu sēdi un ar aicinājumu izvērtēt arī Tieslietu padomei. Jo Tieslietu padome plāno skatīt jautājumu. Jo es domāju, ka tieši tad mēs nevaram šeit juridiskajā komisijā katru procesu pārvērtēt. Es visu laiku dzīvoju ar tādu pieņēmumu, ka ja ir tiesas spriedums vai ir nolēmums, tas ir jāievēro. Ja likums prasa rīcību, ir jārīkojas. Tagad mums tā diskusija attīstās apmēram tāda virziena, ka lēmumi nav pareizi un vai vispār ir jāpildā. Es nedomāju, ka mēs šeit varam tad juridiskajā komisijā veikt tādu izvērtējumu. Savukārt Tieslietu padome, es domāju, ir plašākas iespējas un plus tā ir tiesu varas institūcija, kas noņems, ar ko mēs sākam, es gribu atgādināt. Kādas jūsu tiesības Saeima uzdot mums jautājumus? Es negribu tieši tad, lai mūsu diskusija turpinātos tādā veidā, kādas tiesības. Manuprāt, mums ir tiesības prasīt, lai visi pildītu likumu, bet lai lēmums par to, kā rīkoties šajā gadījumā, cik daudz pārkāpumu ir pieļauti, jo pārkāpumus konstatēja arī Satversmes tiesa, kas, varbūt, kā jūs teicat, rīkojas nevisai pareizi, bet vairākas institūcijas redz. Bet mans piedāvājums tieši tad rosinājums aicināt Tieslietu ministriju izvērtēt situāciju un arī nodot informāciju Tieslietu padomei tad izvērtēšanai. Lūdzu. Labdien, Zinta Meija, ģenerālprokuratūras pārstāv. Pirms jūs varbūt lemjat, kurā institūcijā nodot šo pārbaudi veikt par šo radušo situāciju, prokuratūra ieskat, ka savus pienākumu un funkciju ietvaros patiesībā prokuratūra varētu inicijēt arī šādu pārbaudas veikšanu. Un, teiksim, arī tad izvērtēt šos te apstākļus un, teiksim, šos faktiskos apstākļus un radušos situāciju. Paldies. Es domāju, ka, lai institūcijas varētu izdarīt to darbu, pārbaudīt, tad mēs varēsim tieši tad saņemt informāciju, kura varbūt, tieši kas palīdzēs mums labāk saprast. Es ļoti atvainojos, drīkst izteikties. Jā, lūdzu. Šodien no malas tā skatoties un arī uzklausot arī viedokļus, radās tāds iespējas, ka ir vēlme faktiski pārbaudīt vai pāraudzīt advokātu padomes darbu. Un tā ir nepieļaujama situācija, jo par ko tad jūs gribat šodien lemt? Lai par
advokātu padomas pieņemtajiem lēmumiem tagad kontroli veids Tieslietu ministrija, Tieslietu padome, iesakās arī ģenerāla prokuratūra. Varbūt mums ir jāvēršās Eiropas komisijā un jāziņo par šo te faktu, ka šobrīd tiek apdraudēta advokatūras neatkarība. Tā tas izklausās šobrīd, un tā ir nepieļaujama situācija. Un mēs uzskatām, ka, ja jūs gribējāt saņemt informāciju, saņēmāt informāciju, uz kā tiesiskā pamata, tas ir apšaubāms pamats. Es uzskatu, ka jūs pārkāpjat savas tiesības un savas pilnvaras. Iejaucāties advokatūras padomas darbā. Līdz ar to, jebkāds lēmums šobrīd jūsēs nodot šo jautājumu izskatīšanai vai informāciju pavērtēšanai Tieslietu ministrijai vai Tieslietu padomē vai ģenerāla prokuratūrai, ir preties un apdraud advokatūras neatkarību. Paldies! Paldies par viedokli, un tad atbildot uz šo, es gribu aicināt un gribu ņemt vērā apstākļi, ka likumi ir saistoši visiem. Un, ja cilvēks ir deputāts, ja cilvēks ir ministrs, tiesnesis, advokāts, ikvienam ir pienākums pildīt likumus. Un tagad ir nonākusi informācija, ka advokātu padome likumu nepildā. Un es atvainojos, man pārtrauciet. Es drīz pēc tam izteikšos. Pēc tam jūs varēsiet arī izteikties, bet es stāstu par to, kas notiek šeit un kāpēc mēs runājam. Ir nonākusi informācija, iespēja robežas, nezinot vārdus un uzvārdus. Es lūdzu statistikas datus, un statistikas dati no institūcijas informācijas centra apstiprina to pieņēmumu, kas izskanēja, ka likums nav pildīts, jo likuma nav rakstīts, ka advokāta padome pēc saviem ieskatiem var izslēgt vai neizslēgt, ja tāda informācija izskanēja. Likuma rakstīts, ir jāpieņem lēmums par izslēgšanu. Jautājums. Es pilnīgi pievienojos kolēģim, ka mums nevajadzētu tagad juridiskas komisijas deputātiem analizēt katru konkrētu lietu, katru konkrētu gadījumu. Tāpēc tiešām tiesu varas institūcijas savas kompetences ietvaros var veikt darbu. Bija izskanēja viedoklis no Kūtra kunga, ka Tieslietu ministrija var strādāt. Es to interpretēju šādā veidā. Bija pieminēts, ka likuma ir nepilnības. Kurš izstrādā grozījumus likumā, lai advokātu padome cita starpā nekavējoties būtu informēta? Tieslietu ministrija. Tad mēs aicinām Tieslietu ministriju strādāt savas kompetences ietvaros ar šo jautājumu. Tieslietu padome institūcija, kas svarīgāka mūsu tiesu varā, starp citu arī advokāti tur pārstāvēti, lai viņi arī izvērtētu situāciju, lai tiesneši skatās uz to. Treškārt, tātad prokuratūra. Ja prokurori saskatīs, pildot savu darbu, savas kompetences ietvaros pārkāpumus, viņi var rīkoties. Es domāju, ka ir svarīgi ievērot, ka ne man, ne jums nav imunitātes no atbildības par likuma nepildīšanu. Un jautājums, ko es tagad dzirdu, uz kāda pamata jūs gribat veikt kaut kādu pārbaudi, es vēlreiz atkārtošu. Tāpēc, ka ir saņemta informācija. Ja tā informācija neatbilst patiesībai, būs viens lēmums. Ja atbildēs, ja būs patiesa, būs cits lēmums, bet ļausim institūcijiem strādāt un runāt par to, ka uzdodot jautājumus Saeima pārkāpj likumu, piedodiet, drusim pārspīlēts, manuprāt. Kolēģi, lūdzu, Siliņas kundze. Ir apstiprinājis fakts, ka advokāts sarunas noklausās. Tas ir fakts. Ģenerāla prokuratūra sniedz jau atbildi un pārbaudi tika veikti šie jautājumi. Šajā gadījumā mēs konstatējam, ka ir noplūdusi informācija par to, ko šobrīd padome dara. Un padome pilda likumu un jau ir pieņēmusi lēmums. Jūs šo informāciju kaut kādu kripatiņu kaut kur paņēmāt, un tagad pasniedzat, ka padome nepilda likumu. Tā tas nav. Mēs jau faktiski šobrīd, mums jau nav diskusija jautājumu, jo jau lēmumi ir pieņemti. Paldies! Mēs varam tā bezgalīgi ilgi diskutēt, bet es domāju, ka mums svarīgi dot iespēju citām institūcijām strādāt. Lūdzu, Liepiņas kundze, jums ir vārds. Es vēlējos vēl, es saprotu, ka jūs virzīsiet kaut ko te uz balsojumu, bet tā kā es uzskatu, ka nav pamata vispār šai jautājumu skatīšanai komisijā, par ko es izteicos jau sēdes sākumā, es vēlējos vienkārši precizēt, lai paliek fiksēts, kad un kādā formātā
jūs saņēmāt trauksmes cēlāju ziņojumu, uz kuru jūs atsaucaties un kuru neviens komisijas loceklis nav redzējis šobrīd. Atvainojos. Paldies. Varbūt jūs informēti, ka Saeimas deputāti neatklāja avotus, saņemot informāciju. Tas ir garantēts. Es nesaukšu vārdu un uzvārdu, kurš man to teica. Un papildus jautājums, tad jūs esat ievērojis procedūru, kāda ir noteikta trauksmes celšanas likumā, kas ir jādara trauksmes cēlāju ziņojumu. Es vienkārši, neapstiprinu. Es atvainojos vēlreiz. Es teicu, ka es saņemu trauksmes cēlēju signālu. Es tā nosaucu, bet ja jums tagad gribētos atkal pie tā procedūras, varam viņu nesaukt par trauksmes cēlēju, saņemu informāciju. Ja tad precizēšu, atvainojos, ka es viņu nosaucu par trauksmes cēlēju, es saņēmu informāciju, kuru es uzskatīju par nepieciešamu pārbaudīt. Veicot pārbaudi, es konstatēju, ka ir liela varbūtība, ka ir izdarīti pārkāpumi. Tāpēc es uzskatīju par nepieciešamu informēt juridisko komisiju, jo būtu dīvaini, ja es saņemot informāciju, sasauktu sēdi un tad piedāvātu jums vērtēt informāciju, kas nav pārbaudīta. Kad es informāciju pārbaudīju, es informēju kolēģus, un tagad arī katra institūcija arī saņēma informāciju. Un tagad, manuprāt, jautājums vienīgais par to, vai mēs oficiāli informējam par notikušo, vai institūcijas jau zina, viņi tik un tā varēs strādāt. Ja? Un tad, tagad ir jums jāpadomā par to, kāda ir jūsu pozīcija. Lai, manuprāt, juridiskā komisija var oficiāli informēt par to, ka jautājums ir skatīts un kāda informācija iegūta un aicināt izvērtēt. Vienkārši, lai strādā. Tātad, kolēģi, vai varam pieņemt lēmumu? Tātad, lūdzu, priekšlikums izskanēja, kas to atbalsta. Balsojam par. Tā, lūdzu, saskaitiet mums, tad nosauciet vārdu, lai protokola arī paliktu. Krastē, jā. Paldies par. Kas pret? Kas atturās? Tā, un attālināt mums ir kāds? Jā. Daudzes kungs, kā jūs balsojat? Nav, jā, viņam. Nē, Tātad- ir daudz pret. Paldies. Tā, tātad cik mums nobalsoja par? 4. Tātad 4, tas nav pietiekams, jā, tātad, lai sūtītu, tātad sava vārda var, ka ik viens cits nosūtīt, ka deputāti nobalsot šāda veidā. Es tieši tad informēšu institūcijas, bet, principā institūcijas ir informētas, jā, un tad, bet juridiskas komisijas vārdā šādu informāciju mēs, protams, sūtīt nevaram. Bet, kas lūdzu? Neinformēsiet komisijas vārdā. Ne, komisija nepieņem, šodien nav, rīt nobalsosim vēlreiz, varbūt tieši tā komisijas vārdā, teiksim, tad, bet pat labam informācija ir saņemta un katrs varēs tad, jo mums nav pietiekams tad skaits, lai pieņemtu to lēmumu. Ja komisija mainīs viedokli, tad arī komisijas vārdā sūtīsim. Pat labam tāda lēmuma nav. Paldies! Paldies, jautājums izskatīts, paldies visiem, kas piedalījies. Un turpinām mūsu darbu.